Mēs klausīsimies Dieva vārdu no vecās derības, no pravieša Iesaijas grāmatas 43. nodaļas, sākot ar 16. pantu. Tā saka tas kungs, kas paver ceļu pāri jūrai un taku pāri lieliem ūdeņiem, kas izsūta karā ratus un zirgus, karapulkus un karaspēkus, bet tā, ka tie visi tur guļ un necelsies vairs, tie izplēnējuši un izdzisuši kā izlietoti degļi. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Redziet, es veikšu ko jaunu. Tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Meža zvēri būs man pateicīgi, šakāļi un strausi, ka es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu savu tautu, savu izredzēto tautu. Šī tauta, ko es esmu sev izredzējis, lai pauž manu slavu. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Jaunās derības lasījums ir no Pāvila vēstules Filipiešiem. 3. nodaļas no 4. panta sākot. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgraizīts no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet, kas man bija iegūms, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem. Lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības uz taisnību, no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu tāpat, kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiedamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzu. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstījis svētais Lūka 20. nodaļā. Bet ļaudīm viņš sāka stāstīt šādu līdzību. Kāds cilvēks iestādīja vīna dārzu un nodevis to vīnkopiem, aizceļoja uz ilgāku laiku. Noteiktā laikā viņš sūtīja savu kalpu pie vīnkopiem, lai viņi tam dotu no vīna dārza augļiem. Bet vīnkopi to piekāva un aizsūtīja tukšā atpakaļ. Viņš sūtīja vēl otru kalpu, bet arī šo piekāvuši un pazemojuši tie aizsūtīja tukšā atpakaļ. Tad viņš sūtīja vēl trešo, bet tie arī šo smagi savainojuši izmet ārā. Tad vīna dārza saimnieks sacīja, ko lai es daru? Es sūtīšu savu mīļoto dēlu, varbūt to viņi ņems vērā, bet vīnkopi viņu ieraudzījuši savā starpā sprieda. Šis ir mantinieks, nonāvēsim viņu un mantojums būs mūsu. Un viņi to izmeta no vīna dārza un nonāvēja. Ko nu vīna dārza saimnieks ar tiem darīs? Viņš nāks un šos vīnkopjus pazudinās un dos vīna dārzu citiem. Kad klausītāji to dzirdēja, tie sacīja, tas nedrīkst notikt. Jēzus tos uzlūkodams sacīja, kā tad jāsaprot rakstītais, akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Ik viens, kas kritīs pār šo akmeni, sašķīdīs, bet uz kuru tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Rakstu mācītāji un virspriesteri tajā brīdī gribēja viņu sagūstīt, bet viņi baidījās no tautas. Tie saprata, ka šo līdzību viņš bija stāstījis par viņiem. Tā kunga evaņģēlijs. Slava Teva, Kristu. Kungs, debes Tēvs, mēs lūdzām, ka Tu piepildi mūsu sirdis ar savu svēto garu, ka Tavu vārdu uzņemam, paturam labās un auglīgās sirdīs. Svētī Tavu vārdu Tavā patiesībā, jo Tavi vārdi ir patiesība.
Amen. Jonatan, tu nestaigā riņķī šeit. Lūdzu, sēdiet. Tur sēdiet, tur, droši sēd, tur. Gadījās tā, ka neieslēdzās skaņas Mārtiņa Lutera draudzē un sprediķis nenofilmējās. Tagad man te vienkārši jāsaķer nokavētais. Jums jāsagatavojas, sprediķis būs tāds mazliet pagarāks. Un mēs turpinām šo 7C plānu, tagad jau ir palikuši tikai mazliet. Mēs esam izgājuši cauri radīšanai, grēkā krišanai, no splūdiem, Bābeles tornim. Tagad mēs esam pie Kristus. Un šī jau ir otrā uzruna par Kristu, un Salts Mārtiņa Lutera draudzē jau iet par krustu, ko runā Davids Maikls Kariljo. Es jums aizsūtīšu saiti, ka jūs varat arī to apskatīties. Un tad vēl pēdējais būs Raimondam par visu to, kas notiek pēc augšām celšanās. Un es nezinu, vai jūs esat skatījušies, pagājušā reizē Ivars Eisaks runāja par Kristus cilvēcību. Un man tagad tas uzdevums ir runāt par Kristus dievišķību, un es to arī mēģināšu kaut kādā veidā tā izdarīt. Bieži vien ir ļoti kādas sarežģītas teoloģiskas nianses, kas runā, kā piemēram par Kristus divām dabām. Kristus ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks. Un mums liekas, bet kā tas attiecās uz mums? Mēs zinām, ir Jēzus Kristus. Mēs zinām, ka viņš ir Dieva dēls. Bet kā tur tās divas dabas un kur viņš tur cilvēks, kur Dievs, kā viņas miedarbojās tās divas dabas. Un Svētais Gars mēdz to bieži vien mums izskaidro tā, ka mēs pat nezinām kā. Un mēs to nevaram izskaidrot, bet mēs kaut kādā veidā to tomēr saprotam. Un tas ir tāds labs Dieva darbs pie mums. Un nav tā, ka šīm Kristus divām dabām ir maza nozīme. Visumā, ja mēs sākam tur rakt dziļāk un skatīties, tam ir milzīga nozīme. Jo, ja šis jautājums kristietim nav skaidrs, tad pie kuras maldu mācības vai pie kaut kādas mācības iztrūkuma tur vēlns atrod vietu un spraugu, par ko ielist un to sagrozīt un aizvest cilvēku neceļos. Ja tā ļoti vienkārši, tad, ja Kristus ir tikai cilvēks, ja viņš būtu tikai cilvēks, tad nebūtu iespējams viņa apgalvojums par to, ko viņš saka, es esmu pie jums ikdienas, vecajā tulkojumā līdz pasaules galam, jaunajā līdz laiku beigām. Tātad Jēzus ir ar mums arī šobrīd, līdz pat šī pasaule izbeigsies. Bet ja viņš būtu cilvēks, tas nebūtu iespējams. Viņš ir līdz laiku beigām ar katru no mums. Cilvēks to nespēja būt ar katru individuāli un būt vēl ar visiem kopā reizē. Un arī, ja vienkārši grēcīgs cilvēks būtu piesist pie krusta, tad grēcīga cilvēka miršana pie krusta mums nedod pestīšanu. Un tad viss pārējais atkal ir bezjēdzīgs, ja nav glābšana Jēzu Kristu. Tad nav jēgas ne baznīcai, ne kristīgai ticībai. Pilnīgi viss ir bezjēdzīgs. Tad ir ļoti svarīgi tas, ka Jēzus ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks. Ja mēs domājam par viņa cilvēcību, tad Ebreju vēstulē, ko jūs redzat rakstvietu, 4. nodaļā, 15. līdz 16. pants, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā. Tad Jēzus ir izdzīvojis kā cilvēks tieši to pašu, ko mēs, un viņš mūs ļoti labi saprot. Un tas ir tik ļoti dievišķi, ka Jēzus, būdams patiesa Dievs, sevi pats ierobežoja līdz cilvēkam un piedzima šajā pasaulē, uzauga kā cilvēks, ka visi viņa ciema cilvēki vienkārši teica, kas tāds īpašs tur viņā.
Nu, kas tur tāds var būt? Mēs taču pazīstam viņu, mēs zinām, kā viņš ir uzaudzis, mēs zinām viņa brāļus un māsas, tēvu un māti. Nu, tā kā tas parasti arī mazajā ciemā notiek. Te ir rakstvieta, kur mēs to arī varam izlasīt, kā viņi apgrēkojās tie cilvēki tā dēļ, ka viņi Jēzu ne par ko neuzskatīja. Un Jēzus saka, pravietis nav cienīts savā tēvu zemē. Šī iemesla dēļ, nu mēs jau zinām par to cilvēku tur, ko viņš dara un kādi ir viņa vecāki, mēs to visu zinām. Ir tāds joks par to, ka kaimiņi par mani labāk zina nekā es pats. Tas bieži vien tā arī notiek. Un šie cilvēki apkārt netic. Kaut arī pats Dievs var būt viņu vidū, kā Jēzus Kristus. Viņi netic un viņi neņem pretī to, ko tas cilvēks dod, saka vai darbojās. Es esmu cilvēku sastapis, kas saka, ja tas cilvēks ir tajā baznīcā, tad es tur neiešu. Tad tur nav jēgas. Ja tas tur ir, tad vispār nekam nav jēgas. Tur viņš ir bijis partijā un viņš tur ir darījis šito un to. Kas tad tā pa baznīca, ka tāds cilvēks tur ir? Bet šie cilvēki, kas tā saka, viņi vienkārši netic. Viņi netic, ka Dievs spēj cilvēku pārmainīt. Tas, ko es vēlējos pateikt, ka Jēzus bija tik cilvēcīgs, ka viņš neatšķīrās ārēji no visiem citiem. Ja, teiksim, šeit būtu Jēzus un viņš tur apsēstos, tad mēs domātu, ir atnācis kāds vīrietis šeit, kuru mēs nepazīstam. Nebūtu tā, ka viņš spīdētu. Ja viņš nāktu tajā cilvēcībā, kādā viņš dzīvoja uz šīs pasaules. Un šeit mēs redzam, ko pravietis Jeseja pravietodams par Kristu, ko viņš saka. Viņš, tātad Jēzus, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase, un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē, viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tur jau droši vien ir runa par to viņa krustanāvi. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējam. Tātad tas ir par Jēzu runāts. Un mēs varam saprast, ka tieši Kristus cilvēcība ļoti pasvītro viņa dievišķo dabu. Ka pat tad, kad Kristu piesita krustā, viņš joprojām palika patiesi cilvēks. Viņu kārdināja, viņu provocēja, un tie īpaši, kas bija viņam blakus, tur piesisti krustā par saviem noziegumiem, par slepkavībām, kur viņi bija pelnījuši to. Viņi viņu kārdināja, taču parādi, ja tu esi patiesi Dievs, tad nokāp no tā krusta un palīdz arī mums izvairīties no mūsu soda. Tā viņu kārdināja, lai viņš izpauž savu dievišķo dabu, un viņš to varēja. Jēzus Pēterim atgādina savu dievišķo dabu, tad, kad jūs redzat tā bilde, kur Pēteris nocērt augstā priestera kalpam ausi. Un Jēzus saka Mateja 26:53, ja vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Un Jēzum ir vara lietot šo savu dievišķo varu, bet viņš to nedara un atgādina Pēterim arī to nelietot, nevis savu dievišķo varu, bet nelietot šīs pasaules arī varas līdzekļus, kā zobenu. Un Jēzus piebilst, viņš saka, jo kā tad raksti, lai piepildītos? Jo Jēzus ir nācis, lai šie raksti piepildītos, tāpēc viņš arī nelieto savu dievišķo dabu. Jo, ja viņš to lietotu, vienkārši būtu leģionu eņģeļu, kas viņu nāktu un aizsargātu. Tie nāk par viņu cīnīties. Ap Jēzus divām dabām īstenībā riņķoja ļoti daudz maldu mācību pirmajos gadsimtos. Notika lielas cīņas pret šīm herēzēm, ja herēzes tas nozīmē maldu mācības. Baznīcas pirmsākumos bija īpaši sīvas cīņas par tām. Vieni no lielākiem baznīcas ekumeniskiem konciliem bija pievērsušies tieši šai lietai. Un tur bija tāds vīrs vārdā Ārijs, viņam bija sekotāji, tie saucās Arijāņi.
Viņi apšaubīja Kristus vienlīdzību ar Dievu tēvu. Nu, par to mēs arī mazliet uz priekšu runāsim. Šī tēma īstenībā ir aktuāla arī šodien. Ir tāda sekta, piemēram, kā Jehovas liecinieki. Esat dzirdējuši. Un viņi saka, ka Jēzus ir Dieva dēls, bet Jēzus nav Dievs. Tātad, ja tā dziļāk ar viņiem sāk runāt. Es atceros, ka es biju atbraucis mājās no kaut kāda dievkalpojuma Talsos, es atnāku mājās, un tur jau viņi ar maniem vecākiem sēž pie galda un jau diskutē. Nu, viņi tur iet pa mājām, un vecāki viņus ieaicināja, viņi tur dzer tēju. Un es jau zināju, kur viņiem ir tās vājās vietas, viņi tur baigi diskutēs, viņiem tos kāds 3 jautājumus uzdeva, viņi palika sarkani un teica, nu labi, mēs ejam. Tur ir tas, kas viņiem nesakrīt ar kristīgo ticību, kur ir tā herēze, jeb tā maldu mācība, kur ir novirsta no Bībeles. Savukārt, dokētisti un monofizīti tie nespēja pieņemt Kristus cilvēcisko dabu. Viņi saka, ka Kristus ir vienkārši tāds apgarots un viņam nav miesas un tā tālāk. Tas ir uz otru pusi maldu mācība. Un bieži kristieši nepārāk tālu aizdomājās, ko tas nozīmē, ka Jēzus ir patiesa Dievs un patiesa cilvēks. Un mēs saprotam, labi, Jēzus droši vien ir Dievs, jo viņš darīja brīnumus. Un tas tā kā liecina par viņu dievišķo dabu, bet ne tikai. Jo Kristus jau arī dod mums darīt brīnumus. Viņš saka, ka viņš caur mums darīs tādas lietas, kā viņš un vēl lielāks, bet tas jau neliecina par to, ka mēs esam Dievs. Tātad ir kaut kāds vēl lielāks lietas, kur mēs varam ieraudzīt to viņa dievišķo dabu. Mani personīgi fascinē šie Jēzus vārdi, ko viņš saka vairākās vietās, bet Jāņa 8:58, kur viņš saka, es esmu, vēl pirms Ābrahāms tappa. Par šo mums arī bija kāds sprediķis, bet Jēzus lieto šo vārdu formu, ko sarunu valodā, pārtulkojot grieķiski, to, ko viņš aramējušu valodā teica, cilvēki tā nerunā ikdienā. Un tas ir šitas es esmu, tāpēc viņš arī ar lieliem burtiem ir. Un tas skan grieķiski ego emi. Un viņš tad pārtulkojot, tas skan es esmu. Bet tas līdzinās tai formai, tad, kad Mūzes prasa Dievam, kāds ir tavs vārds, lai es varu Izraēla tautai to pateikt, ko viņš saka? Jā. Un tā forma ir ļoti, ļoti līdzīga. Un arī tā cilvēki nerunā, kā Dievs nosauca šo savu vārdu. Un Jēzus runājot ar šiem jūdiem, viņš šādi saka. Viņš saka, es esmu pirms Ābrahāms tappa. Viņiem tur bija strīds, viņš teica, ka viņš redzējis Ābrahāmu, un tie saka, te vēl nav 50 gadu, kad tu būtu Ābrahāmu redzējis, un viņš saka, es esmu pirms vēl Ābrahāms tappa. Tad viņš pasaka, ka viņš dzīvo un pastāv vienmēr, pāri laikam. Un ar šo savu izteiksmes formu viņš pasaka, ka viņš ir Dievs un ka viņš ir vienmēr. Un kāda ir jūdu reakcija uz šiem vārdiem? Adekvāta. Tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Tātad, ja kāds cilvēks, kur ir, riktīgi fundamentāls jūdaisms, kas ir mūsu dienās, mēs viņu saucam par jūdaismu, un kāds viņu vidū atnāk un pasaka, es esmu Dievs, es domāju, ja kāds skraidīt riņķī šeit pa Nīgrandu un tā teiktu, viņi droši vien izsaukt ātros un viņu aizvest uz psihiatrisko slimnīcu, ka pārbaudi, kas viņam kaiš, vai viņam viss kārtībā ir ar psihi. Bet Jēzus to atļāvās un pateica. Šitas ir pagājušās svētdienas nosaukums Judika. Dievs iztiesā mani. Iztiesā mani Dievs. Tas ir no 43. psalma vārdiem. Un runājot par Kristus divām dabām, par tām pirmajā gadu tūkstotī arī bija visas lielākās sadursmes un kontroverses, un Dievs pats izveda šīs teoloģiskās prāvas. Mēs šodien skatāmies uz dažādiem ģeopolitiskiem notikumiem, mums gribās tās iztiesāt. Mums gribās pateikt, tā valsts ir netaisnīga, viņi dar šo, šī valsts ir taisnīga, tā tur aizstāv. Vecajā derībā mēs arī redzam kaut kādas valstu sadursmes, un tur ir godīgi, negodīgi. Tur redzam tā atmosfēra, kā tur var notikt tās lietas,
bet Dievs ir tas, kas iztiesā. Viņš iztiesā tautas un valdības, un kaut arī izskatās, ka šo zvēru, runājot Jāņa atklāsmes grāmatas terminiem, zvērs, tas ir tā valsts un politiskā iekārta, kādreiz liekas, to zvēru nekas nevar sagraut. Padomju Savienība pastāvēja gandrīz 50 gadus, un tie, kas dzīvoja pat netālu no tās savienības izbeigšanos, nebija ticības, ka viņi izbeigsies kaut kādā brīdī. Raimonds stāstīja, ka viņam tēvs neticēja 2 lietām, ka viņa dēls kļūs par mācītāju un ka Padomju Savienība sabruks. Un notika abas 2 lietas. Vecajā derībā Daniela grāmatā, kur Nabukadnēcera dēls, šis Belsacars, viņš bija ļoti iedomīgs. Mēs jau zinām ar Nabukadnēceru, kas notika, viņš palika iedomīgs un viņš 7 gadus dzīvoja pie lopiem. Un ķēniņš, kas dzīvoja pilī, valdīja tādu impēriju un Dievs ļāva viņam pazemoties tik tā, ka viņš ēda ar lopiem kopā un viņš vienkārši palika, var teikt, traks uz kaut kādu laiku. 7 gadus viņš tur tā mocījās, līdz viņš atzina Dievu atkal par kungu un viņš atkal kļuva normāls un atkal nonāca savā tronī. Bet viņa dēls, Belsacars, gāja līdzīgu taciņu un savā iedomībā un varenībā. Viņa valsts bija liela un stipra. Viņš bija paaugstinājies pret Dievu un teica, lai atnes tos traukus, kas ir nolaupīti no Dieva tempļa, kas Izrēlā bija. Un viņš ar saviem viesiem ēda un dzēra no tiem traukiem. Un tad tur parādījās tā roka, vienkārši parādījās roka un sāka rakstīt, tas pirksts sāka rakstīt uz sienas. Un ka viņš ir svērts un dalīts un ka viņš ir atrasts pa vieglu. Un tajā pašā naktī bija atentāts un viņu nogalināja. Un viņa valsti sagrāba persiešu un mēdieši. Tā lūk, Dievs tiek galā ar lielajām impērijām. Vienkārši pagriežot vienu mazu skrūvīti un viņš aiziet pa pieskari. Un tur var izplānot un sazvērestības sataisīt. Un tāpat jau bija arī 2. pasaules karā. Bija jau sadalīta pasauli 2 daļās, bet nesanāca tā, kā bija plānots. Un kaut kā tur sanāca savādāk. Bet ar to es gribu pateikt, viss ir Dieva apredzībā. Galvenais jautājums ir par to, cik tuvu mēs viņam vēlamies būt. Un cik mēs viņam vēlamies klausīt un sekot. Un arī šodien skatoties uz šodienas kariem un apdraudējumiem, kur daudz cilvēki un pamatot arī baidās, jo tas apdraudējums ir liels, tā lielākā drošība nav meklēt tagad kartē, kurā valstī tagad tas karš varētu tur neskart un aizmukt uz to valsti. Līdzīgi kā 2. pasaules karā, piemēram, Šveice bija neskarta. Tur nekas nenotika. Uzminēt, kur tā valsts tagad varētu būt, bet es teiktu, ka gudrāk ir vienkārši teikt, Dievs, kur tu vēlies, lai es esmu. Un pat, ja Dievs ieliek mani kara epicentrā, tad viņš man lieto, viņš man sargā, viņš pārdabis darbojās ap mani. Ja ir dziļāka interese saprast, kā vispār teoloģija rodās, ko mēs tagad, teiksim, baznīcā mācāmies, tas jau ir gadu simtiem daudzu strīdu rezultātā un daudzu maldu mācību rezultātā izveidojusies tā tīrā bibliskā mācība, bet tur vajadzēja, tur ir tāds nianses, ka, ja mēs paskatāmies vēsturē, kādas tās sadursmes ir bijušas, šāda grāmata, Heglunda teoloģiskā vēsture. Ļoti interesanti. Es viņu lasīju, kā tā teoloģija veidojās, kā tās sadursmes notiek. Tātad tapa svarīgākās doktrīnas baznīcā. Šajā grāmatā jūs to varat izlasīt. Un to Dievs, var redzēt, kā Dievs šīs prāvas izved, kā Dievs šos teoloģiskos strīdus izved. Šodien visā baznīcas kopumā mēs zinām, ka tāpat ir novirzes no Bībeles. Un manas personīgās domas ir tādas, ka līdzīgi kā kristietis personīgi, kuru Dievs uzrunā, kurš vēlas tuvoties Dievam, Dievs atklājas, Dievs dziedina, šķīstī, sakārto viņa sirdi, un ja šis cilvēks Dievam nepretojās, tad Dievs dod skaidru skatu uz lietām. Un Dievs jau arī neko neuzspiež, ja cilvēks pretojās, Dievs neizdara spiedienu. Un līdzīgi ir ar cilvēku kopie, kristiešu grupa, ne par ko nevēlas atdot Kristu un kaut kādu savu grēku, tad tie atradīs kā šo Bībeli, kā saka, aiz ausīm pēdiņās pievilkt tam savam grēkam, ka tā kā Bībele attaisnot to savu grēku.
cilvēks to var baigi ātri dabūt gatavu. Un savukārt vēlni caur to atradīs spraugu, lai tiktu šim cilvēkam klāt, un tur radīsies maldu mācība. Un šie cilvēki, protams, cieši no tā. Jo, ja cilvēks kādā jomā nevēlas sakot Dievam, tad vēlni nāk un piedāvā savu alternatīvu. Jo mēs zinām, ka vieta tukša, tīra un uzposta nepaliek. Ja cilvēki tur neļauj Dievam nākt, tur uzrodās tie 7 vēl ļaunāki dēmoni. Tā kā Bībeles mācība ir ļoti, ļoti svarīga, un vēl svarīgāk ir, kad mēs lasām godīgi pret viņu attiekties un ļaut Dievam viņu mums skaidrot, atklāt, kaut arī kā mums nepatīk, kas tur ir rakstīts, bet ka mēs tomēr Dievam ļaujamies. Tad ar to es vēlos pateikt, ka svētā gara vadīta bibliski teoloģiska izpratne tā ir ļoti svarīga. Un mēs nenonicinām sevi. Mēs nedrīkstam nonicināt sevi sacīdami, ko tad lai to noņemas mācītāji un teologi. Nē, Dieva gars ir katrā no mums, un Dieva gars katrā mūsos, lasot Dieva vārdu, viņš mums parāda, skaidro un dod mums atziņu. Un viņš mums dod svētajā garā, kaut arī varbūt, kad mēs kāds nianses atšķirīgi ieraugām, tomēr svētais gars dod vienotību kaut kādā svarīgākajā izpratnē. Bet bieži vien kristieši nolaižas tik tālu, ka nelasa Bībeli, varbūt kādas prediķi noklausās par retam, un baš to arī nevar saprast, jo atsakoties no Dieva vārda ilgstoši, mēs arī zaudējam to spēju saprast. Un šis stāvoklis nav labs, par to ir jālūdz, lai Dievs atkal mūsos iededzina alkas, ja mēs Bībeli nelasām. Mums ir jālūdz, lai mums ir garīgs spēks, ka mēs to atkal regulāri sāktu lasīt. Un tā ir garīga cīņa. Tas viennozīmīgi būs garīga cīņa. Un šīs Kristus divas dabas par šo jautājumu vēsturē daudz teoloģiskas sadursmes ir bijuši, un par kādām es bišķiņ pastāstīšu, cīnoties par Kristus gaismu attiecībā uz Kristus divu dabu jautājumu. Tātad 325. gads Konstantīns Lielais, viņš sasauc Nīkais koncilu, kur daudzkārt gāja runa par Jēzus Kristus dievišķo dabu, un tur arī bija tā cīņa ar Āriju un Arijāņiem, un viņiem bija tātad problēmas ar Kristus divām dabām. Viņi apgalvoja Arijāņi, ka Kristus ir tikai cilvēks un nav paties Dievs. Ārijs teica, ka Dievs ir vienīgais, kas ir neradītais, kurš ir vienmēr, bet mēs dzirdējām tikko, kā Jēzus teica, es esmu, ka līdzīgi kā Dievs. Un no tā arī radās Nīkais ticības apliecība, ko mēs lietojam dievkalpojumā. Mēs mūsu dievkalpojumās tieši lietojam Nīkais ticības apliecību, bet tā apliecība radās cīņā ar Arijāņiem tieši par Kristus divu dabu jautājumu. Un tur mēs sakām Dievs no Dieva, gaisma no gaisma, paties Dievs no patiesa Dieva, dzīmis neradīts ar tēvu vienāds būtībā. Tā ir atbilde Arijāņiem uz to, ka viņi teica, Kristus nav Dievs. Un vēl vairāki koncili tur ir notikuši par šo jautājumu, un 381. gadā pēc Kristus dzimšanas Konstantinopolis koncilā radās arī atanāzija ticības apliecība. Tātad tās ir mūsu 3 apliecības, ko mēs baznīcā atzīstam, lietojam, ekumēniskās, tātad ir apustuļu, un ir Nīkais un atanāzija. Un vēl mums ir kā luterāņiem vienprātības grāmata, luteriskās ticības apliecības. Tās arī mums ir saistošas. Bet atanāzija ticības apliecība tā ir, ko mēs vismazāk lietojam, tā papildina Nīkajas ticības apliecību, to detalizētāk skaidrojot. Un tas, ko es šodien gribēju izdarīt, es gribēju jums nolasīt šo atanāzija ticības apliecību. Viņa ir tāda pagara, bet jūs varat padomāt līdzi, pasakot līdzi tekstam. Es mēģināšu ļoti ātri lasīt, te jūs ļoti ātri arī domājiet līdzi. Kā saka, domas 5 reizes ātrāk iet nekā vārdi, tā kā jūs man izsakosiet. Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai kristīgai ticībai. Tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, bez šaubām nolēma sevi mūžīgai pazudināšanai. Pareizai kopīgai ticībai, pareiza kopīga kristīgā ticība ir šī. Mēs godājam vienu vienīgu Dievu trīsvienību vienā vienīgā dievībā. Nesajaucot personas un neizmainot dievišķā pamata būtību. Jo viena ir tēva, otra dēla un trešā svētā gara persona, bet tēva, dēla un svētā gara dievišķā būtne ir viena vienīga, līdzvērtīga godā un mūžīgā majestātē.
Tāds, kāds ir tēvs, ir dēls un arī svētais gars. Neradīts ir tēvs, neradīts ir dēls un neradīts ir svētais gars. Bezgalīgs ir tēvs, bezgalīgs ir dēls un bezgalīgs ir svētais gars. Mūžīgs ir tēvs, mūžīgs ir dēls un mūžīgs ir svētais gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet tikai viens mūžīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs bezgalīgu, bet tikai viens neradīts un viens bezgalīgs. Tā arī visvarens ir tēvs, visvarens ir dēls un visvarens ir svētais gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet tikai viens visvarenais. Tā tēvs ir Dievs, dēls ir Dievs, svētais gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievu, bet ir viens vienīgs Dievs. Tā tēvs ir kungs, dēls ir kungs un svētais gars ir kungs. Tomēr nav trīs kungu, bet viens vienīgs kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un kungu, tā arī kopīgā kristīgā ticība aizliedz mums runāt par trim dieviem vai kungiem. Tēvu nav neviens darinājis, nedz radījis, nedz dzemdinājis. Vienīgi dēls ir no tēva nedarināts, neradīts, bet piedzimis. Svētais gars ir no tēva un no dēla nedarināts, neradīts, nepiedzimis, bet no tiem izejošs. Tātad ir viens vienīgs tēvs, nevis trīs tēvu, viens vienīgs dēls, ne trīs dēlu, viens vienīgs svētais gars, ne trīs svēto garu. Un šajā trīsvienībā neviens nav ne pirmais, ne pēdējais, neviens nav par otru ne lielāks, ne mazāks. Visas trīs personas savā starpā ir tikpat mūžīgas un tikpat vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, kā jau iepriekš sacīts, mums ir jākalpo trīsvienībai vienībā un vienībai trīsvienībā. Tam, kurš vēlas kļūt svētlaimīgs, ir jādomā par trīsvienību tieši tā. Bet, lai iegūtu mūžīgo svētlaimību, noteikti ir nepieciešama arī stingra ticība mūsu kunga Jēzus Kristus iemiesošanai. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir reizē Dievs un arī cilvēks. Viņš ir Dievs, piedzimis no tēva pirms laiku iesākuma un noteiktā laikā tapis par cilvēku no mātes miesām. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, kuram ir saprātīga dvēsele un cilvēciska miesa, no dievišķas puses līdzīgs tēvam, bet no cilvēciskās puses zemāks par tēvu. Kaut arī viņš ir kā Dievs, tā cilvēks. Tomēr nekādā gadījumā nav divu Kristu, bet tikai viens vienīgs. Viņš nav viens vienīgs tādēļ, ka dievišķība būtu pārvērtusies par cilvēciskumu, bet gan tādēļ, ka Dievs ir pieņēmis cilvēka izskatu. Viņš caur caurēm ir viens vienīgs, nevis tādēļ, ka abas būtības būtu sajauktas viena ar otru, bet gan tādēļ, ka tās veido vienu veselumu, vienu personu. Jo tāpat kā saprātīga dvēsele un miesa veido veselu cilvēku, tāpat arī Dievs un cilvēks ir viens vienīgs Kristus, kurš cieta mūsu grēku dēļ, nokāpa ellē, uzcēlās no mirušiem, uzkāpa debesīs, sēž pie tēva labās rokas, no turienes atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa atnākšanas dienā visiem cilvēkiem būs miesīgi jāuzceļas no mirušiem un jāatbild par saviem darbiem. Tie, kas darījuši labu, iemantos mūžīgo dzīvību, bet tie, kas darījuši ļaunu, mūžīgu pazudināšanu. Tā ir pareiza vispārēja kristīga ticība, kas nopietni un neliekuļodams tai netic, nevar tikt glābts. Es gribētu šitādu ticības apliecību, ka mēs katru dievkalpojumu apliecinātu. Tāda pagara ir, vai ne? Tad man noteikti ir jāpasaka par šo lielo schizmu, jeb lielo šķelšanos. Tā ir pirmā baznīcas šķelšanās, kad baznīca vispār sadalījās. Līdz šim 1054. gadam baznīca bija vienota. Un tā sadalās dēļ šo filiokve. Un tā filiokve nozīmē un no dēla. Tātad no šī mazā teikumiņa, kas saistīts ar Nīkais ticības apliecību, Rietumu un Austrumu baznīca sadalās. Protams, tur bija daudz citas lietas, par ko viņiem domas dalījās, kur bija atsvešināšanās starp Rietumu un Austrumu baznīcu, bet šis tika likts kā izšķirošais. Un tas ir kā papildinājums Nīkais ticības apliecībai, kur austrumi. Tātad austrumi saka, ka svētais gars iziet tikai no tēva, un rietumi saka, ka svētais gars iziet no tēva un no dēla. Un tas bija tik ļoti liels ķīlis starp šīm divām baznīcām, kad atdalījās Konstantinopole un Roma. Un tad Konstantinopole tālāk tur ir nemieri, un tur nāk turki un
okupē un padzen visus uz augšu, un tur tālāk jūs varat redzēt baznīcas vēsturē, kas tur notiek. Bet 1054. gadā notika šī šķelšanās te uz kartes, arī to var redzēt. Kam ticu es? Es ticu, ka visā ir Dieva vadība. Jautājums ir tikai, vai es atsaucos Dieva aicinājumam un nepretojos. Un es domāju par sevi personīgi, mani vecāki gāja Tallas evaņģeliskā luteriskā draudzē, viņi sevi pozicionē kā luterāņi, viņi gan negāja ļoti bieži uz baznīcu. Es tiku arī kristīts un iesvētīts Tallas luterāņu baznīcā. Man varbūt nebija liels saprašanas par teoloģiskām niansēm, kurai konfesijai varbūt ir kādas nianses, bet man vecāki stāstīja par to pašu galveno, ka Jēzus ir piesists pie krusta par maniem grēkiem. To es sapratu, un tas īstenībā ir pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs kristietim. Un no tā tālāk var sākt meklēt un saprast detaļas. Bet tagad es sāku studēt teoloģiju, es sapratu, ka LELB, jeb Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca, ka šajā baznīcā ir viena no visveselīgākām pasaulē teoloģijām, par ko es biju ļoti pateicīgs un priecīgs gan saviem vecākiem, gan Dievam, ka es esmu tieši šajā baznīcā. Bet, protams, mūsu baznīca arī ir savas problēmas. Bet tā pašā laikā, iespējams, ka katrā konfesijā, katrs kristietis tieši šādi arī domā par savu baznīcu. Bet Dieva vārdu es gribētu tēlot nekā iebetonētu grīdu. Es drīzāk to gribētu salīdzināt ar tādu ezera ūdens virsmu, kur mēs vērojot šo ezera ūdens virsmu, mēs redzam, ka nevienā brīdī tas nav viens un tas pats. Tā virsma visu laiku mainās. Un tas izpaužas ļoti unikāli, un ja mēs tur saliktu kameras no visām pusēm ar superdatoru apstrādātu visus tos attēlus, tāpat tās nebūtu divu vienādu ezers ūdens virsmu. Tas, ko es gribu teikt, tā pamat patiesība, kas ir Bībelē, tā ir nemainīga. Un Kristus saka, ka no tā, kas ir Dieva vārdā, nepazudīs ne mazākā rakstu zīmīte. Ja viņš runā par jotu, ebreju valodā tā jota ir tik tāds mazs komatiņš augšā, ka ne mazākā jota nepazudīs no bauslības, bet Dievs caur savu vārdu, caur mūsu ticību realizē to ļoti dažādos veidos. Cik dažāds ir mūsu personības, tik dažādi viņš caur mums izpaužās. Un kad mēs skatāmies ezerā uz vienu to pašu ūdeni, mēs nevarēsim ieraudzīt līdzīgi kā vienādu cilvēku, mēs neatradīsim tā, mēs neatradīsim divas reizes vienādu ūdens izkārtojumu. Un tas ir tas, kā Dieva vārds darbojas mūsu dzīvē, tas ir tas, kā mēs izdzīvojam Kristu savā ikdienā. Un kad mēs klausāmies un ļaujam Svētajam garam caur mums darboties, tad Svētais gars caur mums pagodina Tēvu. Un es aicinu, ka mēs pie šīs Dieva patiesības turamies un nenoliekam Dieva vārdu ļoti zemā prioritātē. Tas, ko es darīju saldu, es arī to šodien šeit darīšu. Es izaicināšu draudzi, došu jums izaicinājumu. Es ceru, ka jūs šo izaicinājumu pieņemsiet, lai mums būtu šī Bībeles lasīšana un nekur nebūtu nekāda spraudziņa, kur vēlni to var izmantot, ielīst un sagrozīt mācību dēļ Bībeles nelasīšanas. Un tas izaicinājums nav grūts. Viņš ir ļoti viegls. Kaut gan garīgi tur būs kādas cīņas. Teiksim, no rītdienas. Katru dienu mēs izlasām pa vienai nodaļai no Jāņa evaņģēlija. Lasām pa vienai nodaļai uz priekšu katru dienu. Neskaitās vienā piegājienā izlasīt visu. Tas neatbildīs tam izaicinājumam. Lūk. Neskaitās sakrāt vairākas dienas un tas atzīt. Tas arī neatbildīs izaicinājumam. Būtu labi tā nedarīt. Vienkārši konsekventi katru dienu pa vienai nodaļai, vislabāk no paša rīta, tad diena var sākties ar Dieva vārdu. Un ne tikai tehniski izlasīt, bet arī mēģināt saprast, kas tur ir teikts. Un pierakstīt, piemēram, vienu galveno atziņu, kas man uzrunāja, kad tas saslēdzās kaut kur ar manu dzīvi, vai es sapratu kādu baigi labo lietu, un nav par visu to tekstu jāraksta, vienkārši viena lieta, kas iekrīt sirdī. Un vēl viens pie šī izaicinājuma nosacījums, pirms lasīšanas palūgt, lai Svētais gars atklāj savu vārdu, īsa lūkšana pie sevis, klusībā var to. Ja grib var skaļi, bet, jā. Un otra lieta, kad mēs beidzam lasīt, tad mēs pateicamies par to, ko esam lasījuši. No vienas puses izklausās ļoti vienkārši.
Un, ja šī izaicinājuma ietvaros, ja jūs pieņemat šo izaicinājumu, un ir kādas grūtības, jūs droši vien rakstiet, vai sūtiet, ka vajag aizlūgt, vai gribās parunāt, droši. Jo iespējams būs kādas grūtības vai cīņas, jo no vienas puses izklausās ļoti vienkārši tehniski, bet šīs pretestības, kas tur notiks, pašos pamatos tās būs garīgas. Ai, šodien aizmirsu, ai, man nav spēks, ai, tur būs tik daudz lietas, lai to nedarītu. Tāpēc, ka tas ir garīgi pašos pamatos. Jā. Mēs katrs cīnām savas garīgās cīņas, un ir liels prieks, ja mēs nenobremzējam, kā saka, pieņem šos garīgos izaicinājumus, jo tas mums liek garīgi augt. Jebkurš garīgs izaicinājums, kas ir grūti, tas tā ir, un man arī garīgi izaicinājumi, man tagad, liek darīt kaut ko, ko es iepriekš neesmu darījis, un es pat nevaru iedomāties, kas tāds varētu būt. Tagad, jā, mums būs jābrauc ar Svētdienas skolas nozari ar Lelbu uz Ameriku, un tur jākalpo ar atbrīvošanu. Tas man būs garīgs izaicinājums. Kaut kādā mērā tur ir, es nezinu, kas man sagaida, ar ko es sastapšos, kas pa cilvēkiem tur būs, kur mēs gulēsim. Tur varbūt nav grūts izaicinājums. Es nezinu, man vajadzētu, teiksim, izaicinājums būt, ja man vajadzētu, nezinu, uz 2 nedēļām aiziet, padzīvot, teiksim, kādā cietumā un kalpot cietumniekiem. Tas varbūt būtu izaicinājums. Un ne tāds praktisks, bet es domāju, ka garīgs. Man būtu daudz jālūdz un jācīnās, bet tas man likt augt. Es katru reizi atceros, kā man bijis ir izaicinājums, tas man lika augt. Tā kā es arī to varu ieteikt. Es atceros, pirmās manas kalpošanas bija saistīts ar jauniešu vadīšanu, man vajadzēja viņiem gatavot tēmas, un es pilnīgi jūtu, kā es garīgi augu. Ja jūs gribat augt, varat vienkārši pateikt, Dievs, es gribu garīgi augt, bet jūs rēķinaties ar to, ka tas tikai notiek caur izaicinājumu. Lai Dievs uz to mūs svētī, amen. Un, jā, jūs varat nebaidīties, tik gari sprediķi, varbūt uz priekšu būs reti. Kaut gan mēs esam arī uzturējuši Mārtiņu Luteru draudzē, jau tagad jau pusstundas sprediķis liekas ir, būs labi. Bet parastie sprediķi būs īsāki. Tagad šie ir tie tematiskie, tā viņi ir bišķiņ garāki. Ko, dziedāsim? Jurim uznāca miegs. Lai Jurim nenāk pārāk daudz miegs. Iedošu tev šito. Tu spiedi, tu seko līdz vārdiem un ar labo kreiso taustiņu to var paspiest uz priekšu un uz apakaļ. Bet tas tā ir, ka nonāk tajā garīgā vidē, es to esmu bieži redzējis. Bet cilvēki kādreiz ir iesvētības. Sanāk daudz cilvēku, viņiem sanāk radi, kas tā, retāk baznīcā bijuši. Un iestājas viņam tik liels mieres, viss tās rūpes rājas, viss Dievs paņem prom, un tad ir tāds, jā, cilvēks dabūjis to mieru un atlaids vaļā, un viņš ir ļoti apmierināts, iesnaudies.